laikā, kad gaismas svin uzvaru pār tumsu, kad dienas kļūst garākas par nakti, savu dzimšanas dienu svin Liepāja. Šogad jau 388. gadskārtu. Jau 10. gadu pilsētas dzimšanas dienā tiek sumināti 15 gada un 1 goda liepājnieks. Tie ir cilvēki mums blakus, kuri ar savu aizrautīgo un nesautīgo darbošanos sasnieguši augstus mērķus, kuri bijuši kā slēdzenes, kas spējuši atdarīt durvis no Liepājas uz pasauli. Nenotveramā, neatkārtojamā, nepieradināmā, vējainā, dažkārt nesaprastā, dažkārt pārāk straujā, taču vienmēr īstā. Mūsu Liepāja! Labvakar, liepājnieki un Liepājas viesi! Esi sveicināta, Liepāja, tavā dzimšanas dienas vakarā ar aplausiem! Gada liepājnieka titulu saņem 4 sportisti. Londonas Olimpisko spēļu dalībnieki vieglatlēte Polīna Jeļizārova un galda tenisists Matijs Burgis. Augstu novērtēts arī BMX trenera Dagņa Druļļa un skateboard trenera Aināra Jermačenko darbs un enerģija. Kopā ar viņu mēs esam daudz ceļojuši pa Eiropu, piedaloties sacensībās, guvuši panākumus, un es droši varu teikt, ka viņš ir tas cilvēks, pēc kuras varēju tiekties, ar kuru es varēju arī konkurēt sacensībās un kas virzīja mani uz priekšu. Un jā, vienmēr bija interesanti tas, ka šis cilvēks, jau braucot sacensībām, vienmēr ņēma līdzi Liepājas karogu, kas bija varbūt kaut kas nedaudz tāds neparasts. Ja mēs parasti braucot ņēmām līdzi Latvijas karogu, tā teikt, parādījām Latvijas godu, tad vienmēr viņam līdzi arī bija Liepājas. Un jā, viņš vienmēr lepojās, kad ir liepājnieks, kad pārstāv šo pilsētu. Jā, un pēc savu aktīvo sporta gaitu beigām viņš ļoti aktīvi iesaistījās arī jauniešu trenēšanā un ir pavērs durvis uz pasauli ne tikai savam dēlam, bet arī daudziem citiem jauniešiem. Un vienmēr viņš ir bijis ļoti labs piemērs, cik Liepājā visi ir diezgan, manuprāt, pozitīvi noskaņot un atvērti cilvēki. Un viņš ir tas cilvēks, kas ir radījis ar vēlmi atgriezties. Tāpēc man ir prieks, ka viņš ir novērtēts, viņa sasniegumi ir novērtēti. Un jā, es viņu vēlu tikai panākums gan kā trenerim, gan arī, protams, panākums viņa audzēkņiem. Sajūts ir ļoti fantastisks, lidojošs, tā varētu izteikties, jo saprotu, ka šis nav tā vienkārši nopelnāms, šis ir ar gadiem, tā teikt, ieguldītais laiks, kas ir vairākos gados, 3, 4, 5, ne tikai 1 gadu nopelns. Un tas, protams, priecē un stimulē arī tālāk iet uz priekšu. Cik daudz sportistu ir jūsu pulkā? Sportiski ir skaits mainās atkarībā, protams, ja disciplīnām, bet 30 cilvēku, 40, tas ir atkarībā no kāda, disciplīnām runājot, teiksim. Ir arī prieks un gandarījums par saviem audzēkņiem. Jā, protams, ir sevišķi, kad ir sasniegumi un sasniegumi attiecās uz Liepāju, tad jau vairāk prieks ir tieši, ka tas ir liepājnieks, nevis rīdzinieks. Spēks ir komandas darbā. To apliecina arī rūpnīcas Liepājas metalurgs galvenais inženieris Egils Kupšis, saņemot gada liepājnieka titulu par savas komandas veikumu tērauda ceha modernizācijā. Paties prieks par to, ka liepājnieki un pilsēta dzīvo līdz mums gan visu to laiku, kad bija šis modernizācijas process, arī šodien varbūt, kad ne viss tik veiksmīgi rīt, kā mēs esam plānojuši, bet man tiešām vēlreiz ir prieks par to, ka mēs esam Liepājas uzņēmums un Liepāja ir kopā ar mums. Un es ceru, ka tā būs arī vienmēr un uz priekšu. Jā, man kā cilvēkam, kas šajā pilsētā ir dzimis, protams, ir patīkam, ka pilsēta mainās, kad Liepāja atdzims no jauna. Varbūt ne tik ātri, kā mēs to ikdienā gribam, jā, bet viņa mainās. Mainās ar katru gadu, jā, un es ceru, ka būs pēc 12 gadiem 400 gadi. Tad pilsēta būs vēl skaistāka, vēl priecīgāka, un tā ir mūsu nākotne. Durvis uz bērnu sirdīm un labdarību ir vērusi Dižvanagu saimniece Ilze Dūrnieva.
kuru dziedātāja Olga Rajecka raksturo šādi. Pirms 4 gadiem Dižvanagu saimniece izvēlējās mani par krustmāti. Es pat nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es kaut ko māku nodziedāt. Varbūt tāpēc, ka es ļoti mīlu bērnus. Kaut ko manī saskatīju, ka es varētu būt šī krustmāte. Varbūt kādus cilvēkus pavilkt līdzi aiz sevis, lai šie cilvēki ieklausās par šo fantastisko vietu un šo fantastisko sievieti, ko viņa dara. Un tā nu sanāca, kad es katru 3. mēnesi braucu uz Dižvanagiem, un ne tikai es braucu arī uz Liepāju, un kaut kādā varbūt mazu daļiņu kaut ko es tur izdaru, bet ne jau to, ko izdara šī sieviete Dižvanagos. Un visvairāk es priecājos par to, ka piedalos arī Mārtiņa fonda dažādos pasākumos, un varbūt kādu daļiņu varu ieguldīt arī šī fondā, lai palīdzētu tieši Dižvanagiem. Vienmēr gribu kopā būt ar šo sievieti, kas ir Dižvanagu saimniece. Un lai viņai daudz spēka, un lai viņai ir radošā izaugsme, tieši attīstīt šos Dižvanagus, lai viņi nekad neapstājās, jo es abrīnoju šo sievieti, kas ir aiz sevis tā kā pasaukus, tā kā pavilkus tik daudz cilvēkus, un atcerieties to, kad, ja nebūtu mums tādu cilvēku kā šī sieviete, varbūt daudz būtu ļoti, ļoti nelaimīgi, un es esmu lepna, ka es viņu pazīstu. Liepāja var lepoties ar jaundibinātu pasākumu, starptautisku bērnu baleta festivālu, ko izdevies noorganizēt baleta studijas vadītājai Ingrīdai Lūrei. Pavērt durvis uz pasauli izdevies arī tautas dziesmu ansambļa Voļņica vadītājai Tatjanai Beļikovai. Pērn Eiropas līmeņa konkursā kolektīvs ieguvis visaugstāko novērtējumu. Sajūtas ir nenormālas. Es ļoti uztraucos tajā momentā, kad es biju uz skatuves. Nevarēju pateikt to, ko es izdomāju mājās. Ja? Varu tagad pateikt. Vislielākais paldies, protams, manam kolektīvam. Visi tie nopelni ir mūsu kopējie nopelni. Tas ir nākoša uzvara, ko mēs dabūjam šodien. Es tā uzskatu. Jūs lepojaties ar to, ka jūs esat no Liepājas un liepājniece? Protams, tā ir mana pilsēta, kur es esmu dzīmusi. Liepāja ir vislabākā pilsēta pasaulē. Tā ir mana mīļa pilsēta. Jaunajam un talantīgajam Liepājas teātra aktierim Mārtiņam Kalitam aizvadītais gads aizritējis slavas zīmē, par ko priecājas arī pieredzējušie kolēģi. Viņš ir bīstami pievilcīgs. Tā, viņš ir azartisks, viņš ir talantīgs. Šobrīd, man liekas, viņš piedzīvo, ja tā var teikt, tā 9. vilni, tā 9. viņa sajūta. Viņam ir pavērušās ļoti plašas durvis uz pasauli, liela veiksme, liels izaicinājums, kas, manuprāt, uzliek arī lielu pārbaudījumu. Viņa, ja es tā varu teikt, fenomens ir tas, ka viņš svēti tic tādām dzīves pamatvērtībām, godīgai attieksmei pret darbu, pret līdzcilvēkiem. Viņš ir ārkārtīgi sirsnīgs un ļoti vienkāršs. Stingrs un noteikts vēstures pētnieks un savas pilsētas patriots ir Juris Raķis, kuru daudzi atpazīst no ekskursijām Liepājas cietumā un karostā, kurš atver durvis no pagātnes uz šodienu. Emocijas ļoti jaukas. Un emocijas jaukas tāpēc, ka patiesībā tie jau esam mēs, mēs ar to domu, ka tie esam mēs, tie liepājnieki, ja? Ka tie, kas šoreiz varbūt netika izsaukt uz skatuves, tā tie, kas tika izsaukt uz skatuves, ka mēs jau viens bez otru nevaram. Jo ikviena aktivitāte, jebkurš no mums šodienas tiem gadu liepājniekiem, tāpēc ir nevis gada Jānis vai gada Pēters, bet ir gada liepājnieks, un tas, domāju, izsaka to, ka mēs visi esam kopā, un tā, ka mēs esam visi kopā, ka mēs visu arī varam izdarīt. Ko tā katrs pats par savu stūri? Nē, viss kopā. Lepnis par Liepāju, par pilsētu? Protams. Un ne jau velti es saku, ja, ka
palīdzēja ne tikai tie, bet palīdzēja jūra, palīdzēja Liepājas vējš, palīdzēja mūsu saule, palīdzēja tās saknes, tie mēs, tie paši liepājnieki. Jo te jau elpo sienas un, kā patīk man tas dzejvolis, Liepāja ir tā vieta, uz kur jau vajadzētu atnākt ar kājām. Tā ir Liepāja. Rakstniece Āndra Manfelde pavisam nesen sevi var saukt par Liepājai piederīgo. Arī viņai gada liepājnieces tituls. Nenoliedzami Liepājai piemīt kas īpašs, kas pievelkošs un neatkārtojams, bet dzimis un audzis, kā arī skolā gājis, neviens vien ievērojams un talantīgs cilvēks. Jā, man šodien nav viegls uzdevums. Man jārunā par cilvēku, kur es ļoti labi pazīstu, un jūs viņu labi pazīstat. Viņš ir saistīts ar mūziku, lielisks pianists, komponists, dejotājs, sabiedrisks darbinieks, kad tas ir vajadzīgs. Ar labu humoru izjūt, lieliski jūtas uz skatuves. Un galvenais, ka labi spēlē. Varbūt tur arī mans nopelns ir neliels, un viņš dažus mēnešus. Pareizāk sakot, es viņu izturēju dažus mēnešus valsts konservatorijā. Pēc tam mēs šķīramies. Bet līdz šai dienai mūsu starpā ir ļoti labas, draudzīgas attiecības, sazvanamies, pārunājam latviešu estrādes, vieglās muzikas, traģēdiju, tālāk. Jā, viņš ir liepājnieks. Liepājnieks vislabākā nozīmē. Es domāju, kad tāds cilvēks ir, viņš ir jāapbalvo agri vai vēl. Galvenais paspēt vēl apbalvot šajā sarežģītajā laikā. Un es tāpēc paziņošu pilnīgi oficiāli. Tātad šis goda pilnais nosaukums gada liepājnieks šogad piešķirts mūziķim, pianistam, komponistam, dejotājam un vispār labam cilvēkam Uldim Marhilevičam. Uldis Marhilevičs, gada liepājnieks 2012, komponists, mūziķis un producents, kā arī dejotājs. Par panākumiem Liepājas Emīla Melgaiļu mūzikas vidusskolas 90. gada dienas pasākumu producēšanā un muzikālajā virsvadībā. Es gribēju uz skatuvi jau teikt kaut ko, bet nokautrējos. Man bija tāds sajūta vēl tikai lielais ozola krēsls, vītnis, un tev viss jau dzīve ir pagājis. Es esmu patīkami pārsteigts, jo mēs visu laiku braucam, taču vecie, kā saka, liepājnieki no Rīgas uz Liepāju. Visu laiku sadarbojamies, mūsu Rīgā sauc par liepājniekiem. Liepāja ir saņēmusi diezgan daudz Eiropas naudu, un visi ceļi un visādas lietas tiek attīstīts un remontēts kolosāli. Bet tagad ir jāķerās pie tā garīgā, pie tā radošā, vēl vairāk un vēl labāk jāveido. Protams, viss notiek gan muzikas skolā, gan Liepājas teātrī. Bet es domāju, nekad pa slikti nenāks arī, ja mēs apvienojamies kaut kādam kopīgam mērķim. Viņam patīk ceļot.
Viņam patīk vest ceļojumos citus. Viņš nekad nelaiž laukā no rokām stūri. Tātad jāsacina, ka viņš citiem neuzticas ceļojumos. Bet viņš pats ir uzticams ceļa biedrs. Viņam nepatīk īsi ceļi. Viņam patīk ļoti gari ceļi. Ceļā viņam patīk dziedāt. Viņam patīk būt labā noskaņojumā un radīt tādu ap sevi. Viņš mīl cilvēkus. Viņš tic mākslai. Vēl vairāk, viņš tic tam, ka māksla noteikti pārveidos pasauli. Tādēļ viņš sāk no saknēm. Viņš sāk ar bērniem un dēsta mākslas mīlestību bērnos. Viņš ir krietns, viņam ir zelta rokas, viņam ir brīnišķīga sirds, viņam ir fantastisks smaids, viņš ir Liepājas patriots. Un vēl viņš ir pasaulē labākais leļļu meistars. Tas ir gada liepājnieks Pēteris Trups. Gada liepājnieks 2012. Liepājas ceļojošā leļļu teātra Maska direktors, dramaturgs un aktieris Pēteris Trups. Par veiksmīgu jauniestudējumu leļļu kameroperu Priekā noslēpums. Protams, ir prieks, ka ievēro, prieks, ka redz un novērtē. Jā. Tā ir, bet tas jau nav mans viena paša darbs. Tā ir tikai, varbūt tas man tāda gaiša doma, gaiša ideja. Ir trakākais projekts, ka mēs Pakistānā bijām uz festivālu, un vēl trakāks projekts bija, kad mēs ar savu transportu izbraucām visu Sibīriju līdz pat Baikālam. Un ko mums viesizrādes norganizēja Maskavas valsts filharmonija, kur mēs Liepājas vārdu aiznesām pa visu Sibīriju. Un tu gribi teikt, ka liepājnieki ir mazliet traki, tā vēja appūsti? Bet, protams, Liepāja taču pūš vēji. Un Liepājā, man liekas, vienīgā vieta Latvijā un pasaulē, kur īstais teiciens ir dzīve, tā ir mīlestības un gaismas svētki. Svētki ir tad, kad mēs varam un gribam. Bet labāk mēs varētu vairāk gribēt, un tad mēs vairāk arī varētu izdarīt. Liepājas valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Kristīna Roze var būt laimīga un gandarīta par saviem audzēkņiem, kuri izvirzījuši viņu gada liepājnieces titulam. 12. klasē, kas mums, protams, bija pēdējais gads ar šo skolotāju arī, viņai bija ideja, ka visai klasē vajadzētu sarakstīt dzejolīšus skolas radošo darbu grāmatai. Un kā pateicību uz izlaidumu mums bija doma, ka katrs sarakstīsim vienu dzejoli, kas būtu veltīts tieši viņai. Daudz par nožēlu nespēja realizēt šo ideju. Daudz, protams, arī tomēr to izdarīja. Bet tomēr joprojām ir tā sajūta, ka vēl joprojām neesam viņai pietiekami pateikušies. Tāpēc es ceru, ka šī balva viņai būs labs sākums. Man šī nominācija bija ļoti liels pārsteigums, un esmu sapratusi, ka šeit stāv pateicoties saviem audzēkņiem, saviem iepriekšējā gada absolventiem. Un man patiešām ir patiesi prieks, ka mūsu sadarbība ir bijusi veiksmīga un ka viņi kaut ko no tā, ko esam mācījušies latviešu valodas un literatūras stundās, ir paņēmuši līdzi arī tajā dzīvē, kas sākas ārpus skolas un to atcerējušies. Man laikam ir tā laimējies būt ļoti laimīgai skolotājai, jo vienmēr ir bijuši jaunieši, kas lasa grāmatas, kas ir radoši, interesanti. Un es domāju, ka tajā sadarbībā ir viss tā atslēdziņa uz literatūru, valodu, vērtībām. Kā jūs raksturot, kas ir Liepāja un liepājnieki? Liepāja tā ir mana īpašā pilsēta, tā ir mana dzimtā pilsēta ar tās unikālo dabu, cilvēkiem
Un man šķiet, ka pasaulē nav radošāku cilvēku par liepājniekiem. Jā, un lai paildinātu šo skaisto ceļojumu, verot vienas pēc otras šīs brīnišķīgās durvis, mazliet apdomāsim atkal dzirdēto un ļausimies mūzikai un Liepājai. Liepāja vēju un dziesmu pilsēta, kur smalkajām skaņu vibrācijām diriģenta paceltās rokas žesti piešķir jēgu un nozīmi. Šoreiz gada liepājnieka titulu iegūs divas izcilas diriģentes, kuras pavērušas durvis plašam un tālam koru skanējumam. Man ir jārunā par vienu burvīgu sievieti. Viņa ir neatkarīga. Viņa ļoti labi to apzinās. Viņas žestam un viņas kustībām, viņas vēlmēm seko ļoti daudz vīriešu. Un šie vīrieši mēģina nolasīt katru viņas vēlēšanos no acīm, no katra viņas žesta. Viņa ir neatkarīga, viņa ir radoša, viņa ir arī dulla, viņa ir klusa un lepna vienlaikus. Brīnumains cilvēks, un ir prieks, ka es ar šo cilvēku esmu ticies, un mēs kopā esam strādājuši kopā ar viņas burvīgajiem kolēģiem. Gada liepājniece 2012. Tautas mākslas un kultūras centra jauniešu kora Intis diriģente Ilze Valce. Jā, Liepāja bez Ilzes arī nav iedomājama, un šoreiz par izcilu darbu kora Intis izaugsmē un kora Intis 25 gadu jubilejas koncertu paralēlas organizēšanā gada liepājniece Ilze Valce. Es ārkārtīgi priecājos par jebkuru liepājnieku, un es uzskatu, ka daudzi liepājnieki, kā Andra Manfeld teica, gan māsiņas, gan sētnieki, arī man ir ļoti labs sētnieks, gan ārsti, gan vadītāji, gan metinātāji, gan rūpnīcu strādnieki, gan šoferi ir pelnījuši būt par godu liepājniekiem, un es lūdzu visus liepājniekus, kur patiešām redz cilvēkus, kur ir ļoti daudz godprātīgi un kaut ko ļoti skaisti izdarījuši Liepājas labā, izvirziet šos cilvēkus par goda un gada liepājniekiem, jo tas izrotā mūsu pilsētu, tas dar mūs bagāts. Šis ir cilvēks, kurš ir apveltīts ar tādu, man liekas, īpašu mīlestības eņģeļu pieskārienu, kuram piemīt spējas mīlēt savus tuvākos, mīlēt savus līdzcilvēkus, cienīt un, manuprāt, arī ļoti respektēt. Cilvēks, kuram piemīt liels cīņas spars, liels gribas spēks, ārkārtīgi trausls un kaut kas ļoti sievišķīgs. Un šis cilvēks ir neviens cits. Šis cilvēks, gada liepājnieks, 2012, ir diriģente. Diriģente, kura ar savu kori ir spējusi radīt ne tikai labu profesionālu kvalitāti, bet arī neizsakāmu muzikālu juteklību. Patiešām aizkustinošu muzikālu juteklību diriģente Ilze Balode. Gada liepājniece 2012. Tautas mākslas un kultūras centra jauktā kora Laiks diriģente Ilze Balode. Par nozīmīgu jauktā kora Laiks māksliniecisko izaugsmi, koncertu uzvedumu putni un daudziem citiem projektiem. Ilze Balode. Priecājos par to, ka mēs katrs varam izdzīvot to, kas mēs esam, ka mēs katrs varam būt viens otram līdzās, ka mēs varam būt katrs tas, kas mēs esam ar savām īpašām dāvanām, būt savā pilsētā un piepildīt šo laiku un šo vietu un priecāties par to, ka mēs esam liepājnieki. Mēs esam dzirdējuši tik daudz jēgpilna sakāmā, jo runāt daudz un pateikt daudz, kā zināms, nav viens un tas pats.
Un mums priekšā ir vēl viens ļoti īpašs mirklis. Varbūt, ka tās par durvīm nosaukt ir pat par maz. Mums ir jāatver teju vārti, jo šis cilvēks šodien tiks sumināts par ilgstošu, ilgadēju darbu. Un pirms mēs to darām, Klau, Viktor, vai tu zini vispār, cik gada liepājnieku šobrīd dzīvo Liepājā? Ieskatoties scenārijā, jā. Izliecies, ka tu to neredzēji. Jo 10 gadus, 10. reizi Liepājas dzimšanas dienā mēs sanākam kopā, lai suminātu un sveiktu un teiktu paldies tiem ļaudīm, kas iepriekšējā gadā ir izdarījuši ko īpašāku, paveikuši ko vairāk par ikdienas darbu, un tādējādi mūsu pilsētā, mūsu ielās dzīvo 152 gada liepājnieki. Es domāju, ka viņi noteikti ir pelnījuši jūsu aplausus. Tie ir viņi. Gada liepājnieki 2012. Goda liepājnieks 2012. Par mūža ieguldījumu tenisa sporta veida attīstībā un talantīgu jauno sportistu sagatavošanu Latvijas un pasaules mērogā. Liepājas tenisa sporta skolas treneris Edgars Ernsons. Goda liepājnieks Edgars Ernsons. Nu, tas ir liels pagodinājums. Un, tā kā es teicu, tas ir liela atzinība manam mūža darbam. Bet es domāju tā, ka tā ir ne tikai manam darbam, ja? Tā ir atzinība visam Liepājas tenisam. Ja? Un es pat teiktu tā, ka tā ir atzinība visai Liepājas sportistu saimē. Jo sporta lauciņu darbinieki jau tādas apbalvojumus tik bieži nesaņem. Šis apbalvojums, kā saka, tā titula izcienīšana šajā nominācijā, nu, pavisam negaidīt. Pavisam negaidīt. Cik tad gadi ir atdoti sportam, treneru darbam? Nu, 51 gads. Un neviens slavenība ir izaudzis. Nu, kādas slavenības, bet nu, viens otrs labs sportists. Galvenā lielākā slavenība, kas pie manis ir sākus, tā ir Anastasija Sevastova. Nu, čempioni jau bijuši viens otrs.